Rāda, ka regulāri smēķējošo jauniešu skaits, jūs redzat, ka tie ir pamatskolas vecuma jaunieši. Tātad zēniem šis regulāri smēķējošo cilvēku īpatsvars samazinās, bet kas ir īpaši satraucoši, tas pieaug meitenēm. Un ja mēs paskatāmies 90. gada datus un 2006. gada, tad jūs varat pareiķināt, cik reizi ir pieaudzis šis rādītājs. Tas ir ļoti, ļoti augsts. Tā kā tagad jau mēs varam teikt, ka meitenes un zēni smēķē vienādi bieži. Un tad, ja tas ir tas, kas ir Latvijā, bet kā tad mēs izskatāmies uz pārējo valstu foni, jūs redzat, ka mums ir tāds ļoti intensīvs krāsojums, salīdzinot ar apkārt esošajām kaimiņu valstīm. Ka mums ir šie smēķēšanas rādītāji ļoti augsti, viena no, varētu teikt, visaugstākiem. Kas vēl par smēķēšanu? Ja mēs par ikdienas smēķētāju īpatsvaru, un šeit tā vecuma grupa ir jau plašāka, tad mēs varam teikt, ka trešā daļa mūsu jauno vīriešu smēķē katru dienu, un 14% sieviešu jaunu smēķē katru dienu. Pie kam lielākā daļa vīriešu saka, ka viņi nemaz nav norūpējušies īstenībā par to, ka viņi smēķē. Sievietes mazliet jūtās vēl slikti par to, ka viņas smēķē, bet vīriešiem liekas, ka tas ir ļoti pieņemami. Un ja tiek jautāts, vai tu kādreiz, vai tu gribētu, vai tu plāno atmest smēķēšanu, tad tā ir tikai puse no jauniešiem, kas to vēlās. Kas vēl bija viens no tādiem rādītājiem, kas man likās ļoti pārsteidzošs, tādā negatīvā, diemžēl, nozīmē, ir tas, ka mums tās meitenes, kas gaida bērniņus, šī tā saucamos dzemdētāji, īpatsvars, jūs redzat, ka tajās vecuma grupās no 15 līdz 19 un līdz 24 gadiem ir ļoti, ļoti augsts smēķētāja īpatsvars, ka katra 5. jaunā māmiņa smēķē, kas man liekas ļoti, ļoti satraucoši, domājot arī par viņu bērniņiem.